Raidījums kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk apsolījuma piepildījums. Viens ir zināt rakstos dotos apsolījumus pavisam kas cits, tos piedzīvot. Ja runājam par Dieva apsolījumiem, Bībelē to netrūkst. Kādi ir aprēķinājuši, ka to ir ap 40 000, citi saka 32 000, vēl citi 8 000. Skaits nav svarīgs. Galvenais ir tas, ka Dievs piepilda ikvienu savu apsolījumu. Tie ir vai nu ar kādu nosacījumu, viņš izsaka apsolījumu, kas ir atkarīgs no tā, kas notiks vai nenotiks. Un tad ir beznosacījuma apsolījumu, kur Dievs apsola to, kas notiks neatkarīgi no apstākļiem, to nekas nespēja mainīt. Viņš ir brīnišķīgs mīlošs Dievs, kurš ilgojas dot mums apsolījumus, pēc kuriem dzīvot. Daudzi brīnās, kāpēc Dievs neatbild viņu lūgšanas. Iemesli ir, ka cilvēki lūdz, kas nav Dieva griba, un otrkārt šaubas. Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki šaubās, vai Dievs atbildēs viņu lūgumiem, ir tas, ka viņu lūgšanām nav pamata. Viņi lūdz, bet tad paļaujas uz sajūtām. Viņi cer un ilgojas. Ja tu lūdz Dievam pēc vadības vai lūdz pēc kaut kā, kas tev šobrīd ir vajadzīgs dzīvē, tad vispirms tam jāieliek pamats. Tev vajadzīgs apsolījums no Dieva vārda. Dieva vārdā ir ļoti daudz apsolījumu. Jebkurai mūsu dzīves vajadzībai ir savs apsolījums. Šodienas svētrunā es gribētu izmantot vienu stāstu no vecās derības, lai parādītu, kā Dievs atbild uz lūgšanām, kā viņš piepilda savus apsolījumus. Viņa apsolījumi var būt bez nosacījumu, to norisi nekas nespēja mainīt. Šis stāsts noteikti jums nebūs kas jauns, bet es gribu, lai jūs stāstā par Abrahāmu ieraugāt vairākus principus. Sāksim ar pašu sākumu. Es aicināšu jūs atvērt 1. Mūzes grāmatas 12. nodaļu. Esam šo rakstu vietu lasījuši jau iepriekš. Gribu izlasīt apsolījumu, ko Dievs deva Abrahamam, 12. nodaļa, sākot ar 1. pantu. Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu: izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Lūk, 8-kārtīgs bez nosacījuma Dieva apsolījums Abrahamam. Paiet ilgs laiks, līdz Dievs piepilda visus šos apsolījumus. Viens no iemesliem, kāpēc mēs savā dzīvē palaižam garām Dieva lielākās svētības, ir tas, ka viņa noliktais laiks neatbilst mūsējam. Šajā raksturvietā mēs redzam lielisku piemēru, kas notiek, ja cilvēks nav gatavs gaidīt uz Dieva apsolījumiem un sāk pats rīkoties. Pirmais, ko varat atzīmēt, ir tas, ka Dieva apsolījumi ir izteikti skaidri. Dievs nekad neteiktu: lūk, ko es par to domāju, vai arī es gribu, ka tu aizdomātos. Dieva vārdā nav atrodams neviens šaubīgs, neskaidrs apsolījums. Viņš visu pasaka skaidri un saprotami. Rakstos daudz apsolījumu, un daudz no tiem attiecas uz tevi un uz mani gluži tāpat kā uz Ābrahamu. Tu teiksi: es neesmu kristietis, tam ar to nav nekāda sakara. Dievs nemaina savus principus. Viņš ikvienu no mums mīl ar beznosacījumu mīlestību. Viņa apsolījums skar ikvienu mūsu dzīves aspektu. Viņam, tavai dzīvei, ir noteikts mērķis. Reizēm cilvēki domā: ak, kāds gan es esmu? Dievam noteikti nav mērķi manai dzīvei. Un kā vēl ir?
Tu tikai neklausies, ko viņš saka, un caur tevi viņš vēlas kaut ko paveikt. Pirmais savus apsolījumus viņš izsaka pavisam skaidri. Kopā ar Dieva apsolījumiem nāk skaidra vadība. Piemēram, ja tu meklē viņa prātu par ko, tad Dievs parāda savu gribu. Viņš nekad tevi neatstās vienu. 6. pantā mēs lasām: un Ābrams pārstaigāja šo zemi līdz pat vietai vārdā Sihema, līdz Mambres ozolam, bet tolaik tai zemē dzīvoja kanānieši. Kāpēc viņš to saka? Viņš gribēja, lai Abrahams ietu pa noteiktu ceļu. Tieši te bieži sākas problēmas. Cilvēki negrib sekot Dieva vadībai. Viņi iesāk ar paklausību, tālāk jau var tikt galā saviem spēkiem. Viņš saka, tai zemē dzīvoja kanānieši. Atcerieties, kanānieši, persieši, hīvieši, jebusieši, daudzie ieši. Tie visi bija Dieva tautas ienaidnieki. Dievs viņam saka, es būšu kopā ar tevi. Dievs mūs vadīs tajā, ko pats ir solījis. Viņš saka, es tevi vadīšu. Šis apsolījums pieder ikvienam Dieva bērnam. Nav tādu sarežģījumu, par kuriem viņš neko nezinātu. Tu nevari uzdot viņam tādu jautājumu, uz kuru viņam nav atbildes. Viņš tev neteiks, nu varbūt, es padomāšu, ja neaizmirsīšu. Viņš zina, ka mēs dzīvojam ļaunā, viltīgā, korumpētā pasaulē, un Sātans ir mūsu ienaidnieks. Tieši tāpēc Dievs vēlas būt iesaistīts. Trešais svarīgais punkts. Mūsu dzīvei jābūt vairākiem personīgas pielūgsmes un meditācijas brīžiem, kad meklējam viņa vadību. Jo svarīgāks lēmums, jo vairāk laika mums tam jāvelta. Meditācijai par viņa vārdu, ko viņš teica, kā viņš darbojas. Visticamāk, mēs nekad nenonāksim tādā vietā, kad varēsim teikt, tā, tas nu ir darīts. Laiki mainās. Tikai Dievs nemainās. Tomēr Dievs var mainīt mūsu virzienu. Mainīt to, ko darām. Dievs varētu rītdien atnākt pie tevis un teikt, zini, es negribu, ka tu turpini te strādāt. Tu teiksi, tas noteikti nevar būt no Dieva, jo ir tik grūti dabūt darbu. Bet ja Dievs teiktu, es gribu, ka tu šodien aizēji no darba, man tev ir padomā kas cits, tu teiksi, zini ko, tas nav pat loģiski. Tas nevar būt no Dieva. Nenovērtē par zemu Dieva negaidīto iejaukšanās tavā dzīvē. Pirmkārt, viņš visu vada tā, lai beigās viņam būtu viss gods un slava. Un otrkārt, viņš vēlas, lai mēs iemācāmies viņam uzticēties. Lai to izdarīt, ir svarīgi saglabāt pareizas attiecības ar viņu. Šajā raksta vietā, sākot ar 7. pantu, Ābrahams jau ir sācis kaut ko darīt. Un tas kungs parādījās Ābrāmam un sacīja, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. Un viņš uzcēla tur altāru tam kungam, kas viņam bija parādījies. Un no turienes viņš devās kalnos austrumos no Bēteles un nostiprināja savas teltis, tā, ka Bētele bija rietumos un Aja austrumos, un viņš uzcēla tur altāru tam kungam un piesauc tā kunga vārdu. Viņš sāk kustēties virzienā, ko Dievs ir parādījis, un velta tam savu laiku. Tajos laikos altāri varēja būt dažādi. Visbiežāk tie bija akmens altāri. Viņu tehnoloģija bija ļoti vienkārša. Akmeņu kauts šeit, akmeņu krāvums tur, un pēc laika viņš atgriežas pie akmeņu krāvuma, jo vēlas atcerēties, ko Dievs viņam teicis. Tāpēc es uzdrošinu tevi pierakstīt, ko Dievs tev saka. Velns to nozags. Viņš to nolaupīs no tava prāta. Es tiešām ticu, ka bieži Dievs mums atkal un atkal saka tos pašus norādījumus. Viņš zina, cik aizņemts tu esi. Viņš zina, ka mūsu prātu var piesārņot ikdienas notikumi. Viņš tev vēl pašu labāko, bet tev nākas ar viņu sadarboties. Viņš darīs savu daļu.
Viņš parādīs tev ceļu. Viņš darīs visu, lai palīdzētu tev tavā dzīvē. Tomēr, ja tu to pārkāp, ja nolem rīkoties pēc sava prāta, tevi gaida nepatikšanas. Dieva vārdā tas ir atklāts ļoti vienkārši un skaidri. Novirzīšanās no Dieva ceļa un viņa vadības pirmkārt norāda, ka mēs apšaubām Dieva apsolījumus. Kungs, es zinu, ka tu esi to teicis, bet, kungs, tas nevar būt tiesa, jo tas nemaz neizklausās saprātīgi. Izlasīsim 10. pantu. Bet tanī zemē bija bats, un Ābrams nogāja uz Ēģipti, lai tur mistu. Jo bats bija ļoti smags tanī zemē. Tā ir pirmā reize, kad rakstos ir minēta Ēģipte. Ikreiz, kad viņš devās uz Ēģipti, viņš iekļuva nepatikšanās. Izceļas bats, un viņš saka, es labāk došos kaut kur citur. Tas nebeidzas ne ar ko labu, jo viņš novirzījās no Dieva gribas un viņa plāna. Tāpēc kāds teiks, es nezinu, vai vispār zinu, kāda ir Dieva griba. Tieši tāpēc ir tik svarīgi meditēt, lasīt Dieva vārdu, lūgt, lasīt Bībeli, nodot savu dzīvi Dievam. Tieši tik vienkārši. Neviens no mums nav pietiekami gudrs, lai tiktu galā pats atmetot Dieva vārdu, jo tieši caur to mēs saņemam norādījumus. Kad mēs meklējam Dieva vadību, viņš zina, ka mums ir vajadzīga skaidrība. Mums ir vajadzīgs apliecinājums. Viņš zina, kad esam nobijušies un zina, cik ilgi tas turpināsies. Tev ir jāpaliek Dieva vārdā. Tu domā, ka vari iztikt bez tā, bet ik reiz, kad to mēģinās, būs nepatikšanas. Meditē par vārdu. Šis ir dievišķs kompass, un nekas nevar mainīt tā precizitāte. Dievs to mums ir devis, lai tas mūs vadītu kristīgajā dzīvē. Tāpēc, ja mēģinam ko salabot vai rīkoties pa savam, nekas neizdodas. Sekojot viņa gribai, viņš atjaunos mums dotos solījumus. Dosimies uz 15. nodaļu. 15. nodaļa, 1. pants. Pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābramu, viņam parādīdamies un sacīdams, nebīsties, Ābram, es esmu tavs vairogs, un tava alga ir ļoti liela. Un Ābrams atbildēja, Dievs mans kungs, ko tu man gribi dot? Redz, es palieku bez bērniem, un mana nama mantinieks būs Damaskietis Eliezers. Un Ābrams teica, redzi, tu man neesi devis pēcnācējus. Viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks. Un tad tā kunga vārds nāca par viņu. Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes, vai tu spēji tās saskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēji, un viņš tam sacīja, un Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Un viņš sacīja uz to, es esmu tas kungs, kas tev lika iziet no Kaldeju Ūras, lai dotu šo zemi iemantot. Dieva mīlestība pret mums ir neiedomājama. Savā brīnišķīgajā žēlstībā Dievs velta mums laiku un izdara visu nepieciešamo, lai mēs varētu staigāt pa viņa ceļiem, lai arī reizēm tas ir grūti un sarežģīti. Dievs Ābrahāmu mierināja. Lūk, ko es vēlos, lai tu atceries. Mēs rīkosimies tieši tā, kā es teicu, un tas kungs turpināja viņu svētīt. Te mēs nonākam pie vēl kādas problēmas. Reizēm ieklausīšanās bezdievīgā vai negudrā padomā var likt mums ignorēt Dieva apsolījumu un novirzīties no Dieva gribas. Labākais piemērs tam ir redzams 16. nodaļā. Jūs jau zināt šo stāstu. Kas notiek?
Sāra nevar ieņemt bērnu. Laiks iet, un viņa saka, Ābrām, lūk, ko es gribētu darīt. Tolaik viņu vēl sauc par Ābrāmu. Lūk, ko es gribētu darīt. Ņem kalponi, es tev viņu nodošu, lai tādējādi tiktu pie bērna. Labs piemērs. Aizejot no Dieva gribas, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, mūs vienmēr sagaida nepatikšanas. Neizbēgamas nepatikšanas. Šīs šķietami labās attiecības starp Ābramu, viņa sievu un Hagari tagad ienes ģimenē konfliktu. Rakstos lasām, un viņš gāja pie Hagaras, un tā tapa grūta. Un, kad tā redzēja, ka ir grūta, tad viņas kundze tai likās nicināma. Mums ir vīrs, kurš dzīvo ar 2 sievietēm. Viņš ieklausījās Sāras negudrajā padomā un darīja, ko viņa saka, tā vietā, lai uzticētos Dievam. Dievs saka, lūk, ko es darīšu caur tevi. Nevis caur Ēģiptieti, bet caur tevi. Dievs runāja ļoti skaidri. Ieklausīšanās negudrā padomā novirza mūs no Dieva gribas, un parasti, kad tas notiek, cieš arī citi. Reizēm Dieva apsolījuma piepildīšanās var šķist neiespējama, ja uz to raugāmies no cilvēciskā skatu punkta. Par to lasām 17. nodaļā. Tas kungs runā uz Ābrahamu un stāsta, ko darīs. Jo es to svētīšu, un no viņas tev došu dēlu, es viņu tā svētīšu, ka viņa kļūs par tautām, un tautu ķēniņi celsies no tās. Abrahams nometās uz sava vaiga, pasmējās un domāja savā sirdī, kā tad 100 gadus vecam cilvēkam vēl var bērni būt, un kā Sāra, kurai ir 90 gadu, varētu vēl dzemdēt. Tas tiešām šķita neiespējami. Kāpēc vienkārši nedevi Sārai dēlu? Kāpēc atlikt to par gadsimta ceturksni? Viņš tikai pasmējās. Kad Sāra to dzirdēja, arī viņa smējās. Viņi abi smējās par Dievu, par viņa apsolījumu, par viņa nolikto laiku un veidu. Tomēr Abrahams sekoja Dievam. Viņš paklausīja viņam, lai arī cik grūti tas tajā brīdī bija. Nākamais punkts ir ļoti vienkāršs. Dieva apsolījuma piepildīšanās mūsu dzīvē var šķist pretēji viņa apsolītajam. Viņš apsolīja, ka caur šo bērnu, Īzāku, viņš svētīs visu cilvēci. Bet 22. nodaļā Dievs viņam saka, un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābrahamu un viņam sacīja, Ābraham, un tas atbildēja, te es esmu. Un viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku, un ej uz Morija zemi, un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kādu no kalniem, kuru es tev norādīšu. Tas izklausījās neloģiski, jo šķita, ka Dievs nonāk pretrunā ar sevi. Viņš saka, caur šo bērnu es sveitīšu visu zemes tautas, bet tagad tu liec man viņu nogalināt. Tas nevar būt Dievs. Dievs nekad tā neteiktu. Bet tāpēc mēs dzīvojam pēc apsolījuma un paklausībā, nevis sajūtās vai prātojumos, jo būs lietas, kas nešķitīs loģiskas. Ko viņš dara? Raksti to skaidri parāda. Un Ābrahams no rīta posās ceļam, apsegloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi 2 savus puišus, kā arī savu dēlu Īzāku, sacirta malku dedzināmām upuriem un devās uz to vietu, kur Dievs viņam bija norādījis. Un 3. dienā Ābrahams pacēla savas acis un ieraudzīja to vietu iztālē. Un Ābrahams sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar ēzeli šeit, bet es ar zēnu gribu iet tur,
un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Ko Abrahams saka? Dievs man ir devis apsolījumu un aizvedis tik tālu. Viņš man deva dēlu, kad man tas pat nešķita iespējams. Viņš to visu ir paveicis. Ja Dievs man liek upurēt savu dēlu, es būšu viņam paklausīgs, jo es ticu, ka Dievam nāksies viņu piecelt no mirušajiem, un es ticēšu, ka viņš to var izdarīt. Tas nebija loģiski, bet viņš uzticējās. Pēdējais punkts. Reizēm, lai Dieva apsolījums piepildītos, mums nākas atteikties no kaut kā ļoti īpaša, no visa, kas Abrahamam piederēja, un viņš bija turīgs. Pats svarīgākais un dārgākais bija Īzāks, viņa dēls. Tāpēc viņš viņu sauc par vienīgo, ko viņš mīlēja. Padomā par to. Īzāks bija tas ķēdes posms, kas nodrošina nevainojamu Jēzus ģenealoģijas nepārtrauktību. Ko viņš dara? Uzveda viņu kalnā, sasēja, noguldīja uz altāra, pacēla dunci, lai atņemtu viņam dzīvību. Varbūt atceries, ka ceļā augšup Īzāks viņam saka: Tēvs, es redzu malku, es redzu vietu, kur varam uzcelt altāri, es redzu uguni, bet kur ir jērs? Atceries, ko Abrahams atbildēja? Dievs sagādās jēru. Īzaks bija viņa pats dārgākais, viņa dēls. Tomēr viņš bija gatavs to atdot, lai paklausītu Dievam. Gribu tev pajautāt, kas tavā dzīvē ir tāds, ka nespēj to pakļaut Dievam? Vai tās ir attiecības, kuras tu nevari atdot? Vai tā ir manta, ko tu nevari nolikt? Kāds sapnis? Mērķis? Tevis izvēlētais dzīves ceļš? Tu nevēlies to nolikt. Es teikšu vienkārši. Tu pievilsies, tu attapsies sāpēs, ciešanās. Jo tieši tur nepaklausība ikreiz mūs aizved. Bet ja tu to atdosi viņam, tu nekad nezaudēsi. Atdodot sevi visaugstākajam Dievam, caur viņa dēlu, Jēzu Kristu, tu nekad nevari zaudēt. Tu nevari zaudēt. Paturot pie sevis to, ko Dievs vēlas, lai tu atlaid, tu nekad neuzvarēsi. Kā ir ar tavu dzīvi? Vai esi uzticējies Jēzum Kristum kā savam glābējam? Vai arī dzīvosi dzīvi pa savam, un gan jau kaut kā tiksi galā? Tu netiksi galā. Tu nevari tikt galā ar to, ko Dievs nepieļaus, un tā ir nepaklausība. Arī kā kristietis, tu pieņemsi lēmumu, kas nav pareizi, bet Dievs piedos un tu ies uz priekšu. Tomēr, ja tu noliedz Jēzu Kristu, ja tu atraidi Dieva dēlu, zini, Īzāks Abrahamam bija tas pats, kas Jēzus ir tēvam. Tēvs atdeva Jēzu, lai viņš mirtu pie krusta, lai tu saņemtu grēku piedošanu, lai tu iegūtu mūžīgās dzīvības dāvanu. Noraidot viņu, tu noraidi vienīgo Dieva doto ceļu pretim svētai un mūžīgai dzīvei. Ja tu turies pie tā, kas ir tavs, kas tad tev atliek? Tev nav viņa vadības, nav viņa klātbūtnes, tev nav nekā. Tie ir velna meli, kas stāsta, ka gan jau tu tiksi galā. Lūdzu, uzklausi mani, tu to nespēsi. Dievs to nepieļaus. Gudrākais, ko tu vari darīt, ir lūgt tēvam,
lai viņš piedod tavus grēkus un apliecinātu, ka uzticies Jēzum Kristum, kurš nomira, lai pilnībā samaksātu mūsu grēka parādu. Tava dzīvība ir viņa dzīvība, lai ko viņš no tevis prasītu. Tas būtu gudrākais lēmums, ko tu jebkad savā dzīvē pieņemsi. Tēvs, es lūdzu, ka Svētais Gars nostiprinātu šīs patiesības tik dziļi, ka mēs tās nekad neaizmirstu, nespētu ignorēt vai pārveidot. Mēs mīlam tevi, jo tu mīli mūs. Neviens nevar lielīties, ka būtu to pelnījis, bet dziļi sirdī zinām, ka piederam tev jau kopš radīšanas brīža. Mēs pazīstam tevi, piederam tev arī pēc pestīšanas. Mūsu lūkšana ir tā, lai cilvēki atklātu, kas tu esi. Mēs tevi bērni nākam pie tevis, lai teiktu, kungs, lai kas vēl mūsu dzīvē būtu palicis, pie kā mēs tik cieši turamies, kas nesadara ar tavu plānu, mēs to šodien noliekam nost. Jēzus vārdā, āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.